Action. Nu, čau! Šodien uzsēdīsim mazu vlogu, kā mēs kopā ar mazajiem braucam uz kurieni? Uz vienu procedūru, ko sauc par sarudzīšanu. Kas tāda procedūra ir? Iet pirtī, mazie bērniņi liek viņus pirtiņā, un tad kaut kur viņus tur kaut kā masē tādu pieniņu, ja ir pieniņš, ja nav pieniņa, māc pieniņa, ja nav, tad masē ar kaut kādu citu tādu šķidrumiņu. Es tik sīk nezinu, ja? Un nāk ārā sari. Reāli sari tādi... Bārda. Nu, laikam, jā, rugāji saucamie, ja? Un diezgan daudz nāk no muguras laukā un no stilbiņiem, no kājām. No stilbi kājām, jā. Kāja. Es to nāca diezgan. Redzēs, kā būs šitiem. It kā saka, ka pēc tiem sarudzīšanas, izcīšanas laukā bērni ļoti mierīgi paliek. Nu, nezinu gan, jo ar Gustavu bija tā, ka viņš mierīgāks nepalika, bet... Kas zina, kā būtu, ja mēs nebūtu izdzinuši. Jā. Bet par šitiem mēs tā kā nevarētu sūdzēties, ka viņi nav mierīgi. Viņi ir ļoti mierīgi, ja, tā kā ceram, ka viņi nepaliks trakāki pēc sarudzīšanas. Bet jā, vispār jau tur ir vēl daudz kas cits svarīgāks, ne tikai par to mierīgumu, bet tur ir viss kaut kāds imunitāte stiprāk paliek, tur pubertātes laikā pumpas nemetās, no akne neveidojas, vismaz, jā, varbūt veidojas kaut kas, vismaz nav nekā nopietni tās lietas, bet es nezinu, par to ir nekrūtas spriest ir, jā, tas vēl jāpagaida kādu laiciņš. Kad Gustavs izaugs, tad redzēs, vai viņam kādas pumpas metās vai ne. Kaut kā tā. Piestājām šeit pa ceļām uz Siguldu. Ties apveja ir automazgātove. Tad mēs izdomājām nomazgātu. Didi strītīgi mazgā. Kā mazgājās? Labs spiediens. Un tad jau laba, būs tīra. Kamēr es tā stāvu, skatos, kā Digis mazgā mašīnu, ieraudzīju, ka tur augšā ir pilns ar bezdelīgu ligzdām. Vai ka viņām te patīk dzīvot? Pilns. Interesanti. Tur arī kādam tusiņš ir. Pēdējais rīts jāsācies agri. Tusiņu. Vietējie atpūšās. Nu, ko teiksi? Mašīna tīra. Spīdulu aizstās? Nu, jā. Tad var. Arī spīdulu aizstās? Jā, ārā ļoti foršs laiks šodien īstenībā. Nav vēja, nemaz tik liela. 14 grādi, nu, 14 grādi. Ir 14 grādi solīt, ka 14 grādus. Bet ir zini cik? Nu. Nezinu. Cik tev rāda? 12 tagad rāda. 12. Pat feelings kā 20. Nu, negluži. Jā, labi. Mašīna tīra. Dodamies tālāk. Skaisti svētdienu varam sākt. Jā. Dzemdība, nama, māja, harmonija. Redzi? Jā, jā. Vajag foršā vietiņa. Šeit ir dzemdēt arī vēlāk, bet nu... Tā, ja ir droši. Jo, nezinu, ja pēkšņi kaut kas... Viņas jau te labāk nā. Nu, nē, arī jebkura bērna, man liekas, ir... Nē, nu, it kā jau var, ja visi kārtīgi. Nu, viss kaut kas jau notikties. Pāt nevar sniegt to palīdzību šeit. Grāvs. Skaisti, forši. Tā jau mierīgi, forša vieta. Jā. Nu, te labāk nekā kaut kādā dzemdīvē vārdu. Tā, nu, kas mums te var palikt pa nakti, reka mājiņā. Tu jau sabraukuši, vēl nav aizbraukuši. Varbūt viņi te jau... Tur ir viena vieta. Brauc ar dibeni, tā būs vieglāk. Nu, tas jāglabos man vēl... Reku, kaut ko... Es augšā stātis. Es kā vienmēr nemāku ieparkoties ar aizmuguri. Tāda no Digis to izdara manā vietā. Nu, vāka. Esam šeit atbraukuši. Šeit tāds... Varam noiet lejā apsīdot, kas tur ir. Gustav. Galdiņš. Aizējam. Nezinu, vai te var drīkst tā iet vispār. Jā, reku stārķītis. Tik smuki. Tā ir parasti.
pasēdēt. Tālāk ir. Kur mājiņa vēl viena, kur var pasēdēt. Kur vai šūpuļi. Šūpolītes, var pašūpoties. Jā, var. Oi, Nu kā? varbūt tu nemaz nedrīkst. Nu drīkst, pašūpojies droši. Tālāk vēl ir šūpolis, starp citu varam aiziet. Par tālāk mazlietiņu. Aiziesim paskatīties. Tītis dara. Stārķītis? Jā, kur augšā. Jā? Stārķīši jau bērniņus atnes, tāpēc, ja šeit pilns stārķīšiem ir. Stārķīši bērniņus atnes. Izveic mūsu bērniņus ārā, lai pasauļojā saulītē. Sākumā slotiņu. Ietver mazā mazliet. Pagam viņam vienu savu. Sākumā vajag tā samitrināt ādiņu. Redzi? Tomas mierīgāks. Pēc, ka viņa kā veidi viņš tam sāpēja. Vai tad tagad masē. Pirtī somu pietiesim mēs, pirtī visus un mūs izārstēs. Pirtī tāds kāds esi sāds un pliks, pirtī prom uz upi bariņā žviks. Pirtī, ai, 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 ai. Sarus izdzinām mazajiem. Kaut gan ļoti maz bija viņiem, bet mazliet viņi bijām. Tagad čuč. Būs tad gribam parādīt pīles kādas. Jāiet apskatīties. Tā ļoti smuki. Šitādu privātu mājiņu es gribētu sev. Pasēdēt tā. Pīles. Jūs tās atrad pīles. Un mazie susari tačuči. Sariem izdzītiem. Ļoti maz bija viņiem. Gribēju pašūpoties. Man dīdis iešūpina. Nedaudz. Nu, šūpina vien man. Dēļa viņa. Tālāk vairs netiekamies. Saplīsa mums siksna. Nevaram. Fordi. Forts paliek forts. Nu. Tā izskatās, vizuāli izskatās, viss kārtīgi. Padā. Paga, bišķiņ, nevaram. Nē, nu labi, nu. Otru pusi nevar iedot, tā ir taču. Nu, es teicu, iedod man, un es esmu pirmo reizi astuku. Braucam tagad uz Siguldu, bet Gustavs gribēja, lai mēs izmetam līkumu pa laukiem, jo viņam ļoti patīk lauki. Tagad viss ir pienenes ziedi, rapši. Vispār īstenībā zilas debesis šodien ir saulītspīti, ka ļoti skaisti visapkārt ir. Gustavs gribēja pabraukāties pa laukiem. Tad nu mēs te kaut kādu vienu celiņu atradām, kurš aizvedīs mūs līdz Turaidai, ja? Kaut kā brauksim pa to pusi Siguldu. Kaut kā pa otru pusi, nevis pa galveno šosei, kur ved uz Siguldu, bet kaut kā pa otru pusi. Kāds asfalts te ir ideāls. Te ir smuks asfalts uztaisīts jauns, nu tāds, nu ne jauns baigi, bet nu pluts un foršs. Kaut kā dīvaini tādā nomalītē. Labi dzīvojam. Dzīvojam, jā. Sērķītis, jā. Ko tas sērķītis nes bērniņas? Nē. Tāpat jau visiem ir tas tā. Pār dzemdību nams, jā. Sērķīši visapkārt. Vai tev normāli izskrieties var? Vai es te? Nu, nē. Nē, taču kāds kaķītis
skries garām lauku. Vai ezīts? Ezīts. Es īstenībā iezu kaķīts. Kur tu? Un tā apstājamies pie kaut kāda liela akmeņa. Skatīsim, ja? Lauku dižakmeņa. Labiet krēslu. Iesim, Labi, uzkāpsim. pabīdīšu, izkāpsim ārā. Nu tā, ka tur ir kaut kāds liels akmeņs. Pie dižakmeņa? Mamma arī kāp? Kā ir? Tik šaubos, ka mamma... Nē, es nekāpšu. Paldies. Uztaisi, kad skaties meklē savu princesi kaut kur tālumā. Savu sievu meklē tālumā. Kā pakājies, ka te? Izlaidziet, lūdzu, mani svīdināt, nokritīt. Nē, uzkāp kaut kā. Nu kāp, lielajiem arī jāuzkāpj. Ut! Ut! Gandrīz. Un... Ai! Ut! Un cilvēki noteikti domā. Oi, mašīnu mums. Tik mašīnu daudz. Tu bildi vajag uztaisīt. Kāpi divi esat uzkāpt. Tā arī ir labi. Tagad abi gudrinieki rāpsies lejā. Kā tas maliņas? Vai apgriezis riņķī? Es gribu griezties namā. Man nemāk apgriezties riņķī? Līdz 8 gadiem neesi iemācījies? Nu labi, viņš tur reāli var nokrist. Tur taisnais. Labi, tev teica noķers. Nu jā, nenoķers. Kā? Jānoliek nāc. Vai kā šies te un te ir tuvāk? Ar muguriņu, apgriez riņķī. Tu nav īsties kā turēties. Nu slīdi, nekas nenotiks. Tu lēnītēm ieslīdēs, viņš teica noturēs. Ir. Nu viss. Dodamies tālāk. Mūsu ekspedīcijā. Nofilmē mani, kā tu skrieni pa pienenē. Nu labi, filmēs tā kā atskrien. Laiks atskrien, jau atkal pieneris iet. Jau atkal pieneris iet. Jau atkal pieneris iet. Jau atkal pieneris iet. Labi, kāpjam mašīnā. Beidzot izdomājam atbraukt uz Turaidu. Nu, īstenībā ne jau izdomājām, bet braucām garām cauri un tad sanāca pa ceļam. Un Gustavs arī vienreiz ierunāja, ka grib uz Turaidas pili aizbraukt. Nu, tad eisim apsīties, kas tur ir. Un Gustavs grib bērnu sulu. Nu, ko tu? Bērnu sulīti piedāvāja. Ja? Tī maksā tās 5 eiro par gotas likas. Daudz ukraiņu mašīnu šeit ir atbraukušas, laikam arī ekskursijā braukā. Nē, 3, sakam, Gustavs teica, cik es saprotu. Nu tā, pietiekoši. Lietuvieši arī atbraukuši ir. Estonija, lūdību. Estonija. Ejam tā. Tas vajag atjaunot šeit, tas vajag skaidri. Ja gudīgi sakot, atceros, man es jau gadu vai 2 atpakaļ šeit kaut ko rakalu taisīt. Nu, ejam. Ejam. Turaidas muzeja rezervāts. Nu, kā stumjās? Jā, labi, tā biļetēs tur jāpēc. Jā, kas it kā daudz bērnu ģimenēm ir atlaide 50%. Nu, tad redzēsim, vai iedos vai neiedos. Sanāk, biļeti maksā 6 eiro pieaugušais, un bērnam ir skolniekam ir laikam eiro 50, ja? Ja mēs jau Tā. būtu bērni, mums vajadzētu nopirkt ratiņus, un jau tur kaut ko ielikt iekšā. Un tā mums būtu vēl atlaidi. Jā.
Biļetes nopirkām. Tagad padzerties vēl nopirksim Gustavam, un tad jau iesim tālāk skatīties. Nu, kur mēs iesim? Taisni. Pilīs tagad un tad caur Dainu kalnu. Nu, es domāju, ejam sākumā uz pili. Nē, ejam sākumā uz pili. Un pēc tam ejam uz Dainu kalnu. Un tad redzēt, cik mēs noguruši būsim. Tuvojamies pilī. Vai ne? Tuvojamies. Kā ir pils? Kā ir pilsēta? Kā ir? Uz kokiem. Un tuvoņi arī pili. Ieraudzīsim. Vandarcītī spēlē. Jā. Kur ir ilgi gaidītā pils turaidas? Es īstenībā nekad šeit neesmu bijusi. Tu esi te biju. Viņi domā, ka viņi būs smukāka. Tā šeit izskatās. Ir viena sēka. Un tur ir kaut kur tur muzejs ir, laikam. Tur ir Digis. Nu, pagaidām mēs domājam Gustavu uzkāpt tajā turnī. Ko? Kāpjam? Kāpjam, jā? Labi, kāpjam. Aiziet. Labi. Kāpjam. Kaut kas ir. O? Tā jābēr lūgti. Kāpēc ir daudz? Šis vajadzētu kā mūzikas. Vēstē ir forši. Šeit ārā diezgan pakarsts ir, tikai šeit vēl forši. Aha. Nu, ko, kāpjam tālāk? Kāpjam tālāk. Uzmanīgi. Muzejs, visādas kaklarotas. Kāda senāk bija laikam? Jā. Tā ir mūka. Un te tādi gredzeni šitās arī var Gredzeni? jā. Nu, labi, laižam tālāk. Kā tu mazāk ir tikai? Oho! Oho! Šauris daudz. Kāda veids sasaukt? Laikam man bēg kā. Nezinu, cik saukt. Kaut kas saudies bija darījums. Reku, Gustav par tevi sēdi, līdz es apsēdies. Viņš tevi? Bailstu. Nu kā? Nu kā tev bailes? Nezinu, kā viņam bailes te ir. Bailstu šo temkalu. Es domāju, ka iekritīs. Nu kā tu vari iekrist iekšā? Ja grīdi ir. Nu kā tu vari iekrist iekšā? Pastāsti man. Man bailes. Nu tad ejam bailīt tālāk. Tik augšā. Ātrāk, kāpjam augšā. Vēl augšā, pat uz šaukt. Jā, nu. Šeit augstās beigas. Vēl augstāk stāv. Kāpjam, kāpjam, kāpjam. Vēl augstāk. Oi, jā, gan liels augstā. Kā mēs neesam viņa? Pusē tikuši. Cilvēk, te būs jākāp augšā. Oi. Vēl vien. Vēl būs jākāp. Nu tagad šīs arī ir bailes ir. Loģis. Kas tev var padējot tādu valcerīti? Labi, kāp augšā. Oi. Kāp uz Tas ir viss. Nu, netiču. Mēs turnī kāpjam. Ne jau uz 5. stāvu dzīvokli. Kāpās šitās var būt? O, kāda lustra skaista. Skaisti. Kāpjam. Kāpjam, kāpjam. Es piekusā. Es vēl būs piekusā. Šīs ir beigas. Jē, mēs sasniedzām beigas. Neteikšu tā, ka nepiekusa. Un te ir tādi caurumiņi, kur var skaisti savēlēt kaut ko. Un lejā. Kur Digis ir?
nokāpām lejā. Tagad dīdža kārta. Nu, man tā jākapjauk tā, jā? Jā, tā sanāk. Vai iziet aplīt un tad uz kā? Izējām aplīt. Piekusis vai nekas? Nē, nebija nemaz tik augstu, kā likās. Nebija jāpiekūst. Jāpiekūst, nebija jāpiekūst. Tur uz apli jāiet? Jā, tur apus un katrā caurumā var paskatīties. Forši mēs redzējām panorāmu šatu arī. Jā. Un tā. Labi, tad ejam tagad uz muzeju. Par cik man vēsturē bija tāpat kā Gustavam Solfedžo, ļoti nepatika. Tad man arī ieja iekšā tajā muzejā un principā arī pagriežot muzeja ārā. Lai neinteresē. Kas tur kā ir? Man ļoti grūti gāja. Man patika Ēģiptes vēsture, tā gan man patika. Iesim kaut kādā muzejā. Kas tur ir? Bet kā jau laikam kaut... Josko. Es īsti nezinu. Man liekas, pa lielajā kvartru kāpt, bet es nekāpšu. Es izvēlos nekāpt. Kas tur ir? Odiņa samesta. Jā. Ejam tālāk, skatāmies, kas tur ir. Te, Gustaviņa. Te jau ratiem nevar iebraukt. Pastīsimies, kas te ir. Nē, tam baigies bruģīs. Jau rekur nojam lejā, apstamies, kas tā ir. Nu, skrien, kas tur, pastāst, kas tur ir. Vai tur kāds nedzīvo jau? Svedina. Tur, aka? Nē. Dobi kaut kā. Nu, es neteiks, kā tur. Ui. Dobļi. Tur nekā nav. Esim atpakaļ. Kurienes tas skan, Gustav? Kurienes tas skan? Pēc tā durvīm kaut kas ir. Skaista baznīciņa. Pastīsimies. Baznīca. Baznīca. Nu, kur mēs esam atbraukuši tagad? Atbraucām uz... Mūsu galamērķi, tā sacīt. Siguldu. Pēdējais punkts, jā. Pastaigāsim mazliet pa Siguldu, bet sākumā mazliet Kuku! Te viens ir pamodies. Markus? Brālis Čučvēl. Markus ir pamodies. Markus! Čau! Jā! Brauksim rodaļu trasē. Tur mašīna brauc. Jā, nobrauc, jāpakatās. Tu vietas. Tu brauksi, Gustav? Nu, nezinu, vienalga, vai tu vai es. Ko? Nu, Gustavs teica, ka man jābrauc. Nu labi, es jau pāri braukšu. Baigums. Nu labi, brauksim. Mēs arī atnācām pasēdēt, kamēr Didis ar Gustavu nolaiž lejā rodeli pa kalnu. Kamēr mēs pasēžam mazliet. Par cik Markus viņš ir augšā, tad nu vajadzēja viņu klēpī paņemt. Čau! 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 Jā, kā tā. Tagad ejam paēst, jo visi grib ēst. Visi jau tagad ir pulkstens jau kaut kā 3 ir. 3 pulkstens ir? Vai nav 4 kaut kā? Nu jā, pusdienas tā kā būtu Jau 4 būtu jāpēda. Meklēsim vienu kafejnīcu, kur mēs parasti ēdam, bet nu, tur man parasti vasarā tur vairāk, kad tiešām silts un ārā var sēdēt, bet es īsti nezinu, kā būs tagad, jo nezinu, redzēs. Vai arī vispār strādās. Ja nē, nu tad iesim tālāk uz centra pusi, varbūt tur kaut ko atradīsim. Tā ziņā tagad pastaigāsimies nedaudz pa Siguldu un tad atgriezīsimies atpakaļ šeit, jo Gustavs izdomājis, kad
Kad? Ko tu, Gusta, izdomāji nāc pastāsti? Trešo reizi braukt ar roderi. Jā. Viņš grib pierunāt arī mani, bet man jau šitādas aktivitātes bišķiņiem neuzrunā, bailes parasti ir no šitādām. Bet varbūt es sēdīšos drosmi, tad jau varbūt arī saņemšos un nobraukšu. Un šī kafejnīca arī ir tā, kur mēs parasti ēdam. Sauc Doma. Gustav, vai apsties, vai tur Doma vai Doma? Vai apsties, tur vaļā ir vai nav? Nē, man liekas, šis priekš vēl. Kaut kāda mūzika jau skana, iespējams jau, kad vaļā arī. No, tieši tā, par to jau runa ir. Kad viņi ir, nu it kā var. Nu, mēģina braukt iekšā. Kā, jā. Te jau vietas nav. Tur mēs netiksim. Nē, nu mēs varam tur iet it kā. Tur viens galdiņš ir. Mēs domājam, mēs mēģināsim iet. Jā, savādāk sitēs. Nu, Gustaviņ, ko dabūju saldēm kokteili? Garšīgi. Dīdis meklē kājiņas tagad video. Ja nezinu, kādas kājiņas. Gustavs ir laimīgs bērns. Dīdis pēc saldēm kokteili. Kāds ir garšīgs? Tikai neizdari ar rāmienā, kā parasti to dari. Tev 40 minūtes jāceļš, tad jāgaida ēdiens. Pēduši esam. Jā, pēduši esam. Ir burgerīšas. Burgerīšas, jā. Un. Kāds mums plāns tagad ir? Tagad mēs apstiprinām mazas bedušas, ne? Debīšas, vai ne? Nezinu, varbūt vēl nē. Varbūt varam vēl izmest kādu līkumu. Tad jānobrausim ar rodeliku. Ar rodeli nobrauksim. Nē, tagad uz rodeli. Tad mēs tam puķītēm pastaigāties, tur kādu bildīti varbūt uztaisīt. Un tad jau mēs varam doties varbūt arī uz mājupusi. Nē, zini, kā darīsim? Sākumā aizies tam bildītēm un pēc tam ar rodeli, jā? Jā, pēc Jā. Un tad domājam, ka mēs varētu doties uz mājupusi jau. Sagribēju bildīti pie šīm skaistajiem lietasardziņiem, puķītēm. Domājam, ka gribējām arī kaut kā ģimenes kopīgo bildu uztaisīt, bet nezinu, vai mums sanāks, ja mums nav statīva līdz nekāda. Mēs kaut kā noliksim, izdomāsim. Lai cik smuki tie lietsargi sastādīti ir tam puķītēm. Nu skaisti vienkārši, skaisti. Burvīgi. Smarža arī vienkārši dievīga. Cik smuki. Jāapstāst, ko mazie rausīši dara. Viens. Markusiņš. Markusiņš grib šosīti laikam, jo? Tu gribi šosīti? Nu, lūdzu, ņēma. Un Tomasiņš. Šā sosina. Nu, kaut kā tā. Nu, izdomāji? Mēģinās. Te kaut ko izdomāsim. Nu, kaut ko izdomāsim, labi. Nu, bija traki diezgan tie rodelī. Man jau, protams, es visu laiku bremzēju. Man likās, ka es izskatīšu ārā no tiem ratiem. Nē, likās, ka es izskatīšu ārā no tie līkuma ar tiem ratiem. Es biju daudzos līkumos. Līkums man uz leju un ar roku jāturās, ar otru jāstāv, un bija diezgan traki. Bet nu labi. Man nepatīk pie tā ūdens un visu laiku. Jā, šis ir tik laiši. Jā, forši. Šis man labāk patīk sēdēt un braukt. Vai ne? Esmu tikusi aizmugures sēdekļos ar bērniem. No šofera pozīcijas uz aizmugures sēdētāju pozīciju. Bet vismaz ar saldējumu kopā. Bet ko es gribēju pateikt? To? Kā? Es aizmirsu. Vlogu beigšu ar to arī. Jo mēs esam Rīgā jau. Veiksmīgi atbraukuši. Vai kā tā? Gaidat citu vlogu. Mums piedat laika.